Vēl mēnesis laika, un to mūziķi veltīs priekšnesumu uzlabošanai. Otro pusfināla aizkulisēs vēroja Miroslavs Kodis. Uzstāties otrajā pusfinālā ir vieglāk, atzīst mākslinieki. Daudzi no viņam vērojuši konkurentu panākumus pirms nedēļas, un tāpēc zina, ko no dziedātājiem prasa un kas jāsagaida. Taču neliela nervozitāte aizkulisēs ir. Zāle jau sapulcējušies vairāki 10 atbalstītāju, kas labā noskaņojuma gaida pusfināla sākumu. Godātie skatītāji, vai mēs varam lūgt jūs nedaudz paaplaudēt, kā jūs to darīsiet? Neliels ievads un nacionālās atlases otrais pusfināls var sākties. Pirmoreiz Eirovīzijas nacionālās atlases vēsturē abi pusfināli notika tiešraidē. Izpildītājiem tika dotas tikai dažas minūtes un viena iespēja iekarot skatītāju simpātijas. Izpildītāji mēģināja iepatikties ne tikai ar balsi un dziesmu, bet arī ar dekorācijām, elegantam un spožiem tērpiem, izteiksmīgu grīmu un pat uguni. Kādu priekšnesumu novēroja vairāki ugunsdzēsēji, kuriem pat vajadzēja dzēst degošu dekorāciju. Ar profesionālo aci pusfinālistus novēroja žūrija, 10 cilvēki, dažādu profesiju pārstāvji. Tās sastāvs gan sākuma netika atklāts, un žūrija skaties un klausījās uzstāšanas pilnīgā slepenībā. Žūrijai nebija viegli izvēlēties, tāpēc, ka ļoti daudz solisti izvēlējās dziesmas, kuras vienkārši neatbild šim Eirovīzijas formātam. Un tad bija atkal otrādi, ka, teiksim, šis formāts tika izprasts, tika mēģināts ļoti pierādīties, ka es būšu tas, kas noteikti ir labākais, ja? Vajadzētu tām dziesmām, kuras ir labas dziesmas, kurās ir, teiksim, šis te kaut kāds lipīguma moments, piedziedājums un tas, kurus varētu būt potenciālie hīti, viņām vajag tad vairāk uzmanību vērst uz to, ka tā ir dziesma. Nevis ar kaut kādiem blakus efektiem vēl to dziesmu, to pamatu, kas ir melodija, novērst. Un tā, nobalsojot žūrijai un skatītājiem un saliekot rezultātus kopā, kļuvā zināms otrais piecinieks, kas Ventspilī pievienosies pirmā pusfināla labākajam pieciniekam. Sestdien finālā iekļuva dziedātāja Anmari, grupa Trijānas Parks, dziedātāja Elizabete Zagorska, dziedātājs Roberts Petersons un grupa Mad Show Boys. Uzstāšanas secība finālā gan vēl nav zināma, to noteiks izlozes laikā 7. februārī. Pastāv iespēja, ka dažiem izpildītājiem tiks mainīti tērpi un šova elementi. Janvāra beigās finālisti tiksies ar Eirovīzijas māksliniecīsku padomi, kur notiks priekšnesuma izvērtēšana. Miroslavs Kodis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija. Šobrīd dienas ziņas izskan, bet panorāmā 8:30 vakarā jau atkal citi temati. Uz tikšanos!